Labdien, labvakar, labrīt, lai arī kurā vietā un laikā klausies šo podcastu epizodi. Man ir prieks būt kopā ar tevi. Mani sauc Kārlis Menziņš un man kopā blakus sēž. Kā parasti Jānis. Prieks visus dzirdēt. Mēs gan nedzirdam, bet prieks, ka jūs mūs dzirdat. Šī nedēļa mums ir sanākusi ļoti īsa, teiksim, no mūsu podkāstu ierakstu viedokļa. Jā, sanāca, ka mēs ierakstījām ceturtdienā, un tagad ir otrdiena, kurā mēs ierakstām. Jā, līdz ar to var teikt, ka salīdzinoši maz, kas ir noticis, un varbūt maz to tematu, bet tā ir labā ziņa. Mēģināsim šoreiz iekļauties tajās mūsu definētajās 45 minūtēs. Tātad epizode būs dinamiskāka, un varbūt tās pat varēsim konkrētos tematos pat dziļāk ierakties. Sāksim varbūt ar to vienu no pasākumiem, kas mums bija. Tas bija laikam ceturtdien vai piekdien, tieši ceturtdienā tas arī bija. Pēc tam, kad mēs bijām ierakstījuši epizodi, kas droši vien visiem elektroautorāta lietotājiem un ne tikai visiem rīdziniekiem ir aktuāla tēma. Mēs bijām Rīgas domē uz darba semināru saistībā ar ZEZU, jeb zemo emisiju zonu. Tur bija Ernst & Young izstrādāti pāris scenāriji. Pa lielu man gribētos teikt, tā kā ļoti skarbi. Daram to. Tas skaidrs, ka jādara, bet tas seminārs ir pilnīgi bezjēdzīgs. Jā un nē. Tādas kripatiņas varēja iegūt, bet tā, ka ja es zinātu, ka man 2 stundas būs dēļ kripatiņām, ja tam jāvēl, tas diez vai būtu ieradies. Jā, diemžēl sanāca tā, ka faktiski bija it kā izstrādāti scenāriji, kuri bija pilnīgi bezjēdzīgi, jo scenārijs kaut ko ierobežot pēc eiro 2, 3, 4, 5 normām. Vienu tabuliņu, kurā mēs ieliekam benzīnu eiro 1, otru, kurā mēs neieliekam. Tāpēc būtības neko nenozīmē, jo reāli nekādi tādi vērā ņemami tehniski priekšlikumi tā arī nemaz, es teiktu, nebija. Runāt par dzelzceļa loku, tas visiem ir skaidrs, un par to jau runā kopš es... Kopš vispār par to sāka runāt. Jā, kad mērs bija Ušakovs un kad to jautājumu sāka cilāt. Tā kā, mēs varam teikt, ka mēs šo tematu pieminējām, un droši vien mēs viņu varam arī slēgt, jo pilnīgi bezjēdzīgi. Es vēl atgriezīšos pie tās eiro 5,4, lai cilvēki saprot, ko tas nozīmē. Ir izmešu standarti iekšzemes dzinēju mašīnām. Visām mašīnām ir iekšzemes dzinēju standarti, tā skaitā elektroautoru standarti, kuriem ir jāpakļaujas. Un šobrīd jau sāka nopietnas runas virzīties par eiro 7. Tātad mēs esam eiro 6 šobrīd, tajā laika posmā. Eiro 5 un eiro 4 ir drausmīgi vecas mašīnas. Eiro 6 pirmo reizi iestājās spēkā, pirmā versija 2016. gadā. Ja es, protams, nemaldos, tur plus mīnus 1 gads. Un tas nozīmē, ka viss pārējais ir krietni vecāks. Tajā brīdī, kad uzliek ierobežojumu, teiksim, uz eiro 4, mēs runājam par 20-gadīgām mašīnām. Un tad tām uzliek ierobežojumu. Latvijas vidējais autoparks, protams, nav tas jaunākais, bet tajā brīdī, kad tas ierobežojums būs tāds simbolisks, mēs sākam runāt par eiro vai 2 eiro iebraukšanas maksu. Kaut kā tas ietekmē ļoti mazu mašīnu plūsmu, un šeit ir tā galvenā esence, ko es izvilku no tā visa pasākuma, ka viņi plāno, ka iestādot to labāko praksi, satiksme samazināsies par 10 līdz 15%. Jā, un tā doma bija tāda, ka tas, ko mēs arī pēc tam bija tāds neliels darba grupas, kur varbūt tajā darba grupā, kur es piedalījos, mēs vairāk runājām, ka uztaisot šo ierobežojumu tādu simbolisku, mēs panākam ķeksīšu pēc to, ka Rīga ir izpildījusi uzņemtās saistības un ir izveidojusi zemo emisiju zonu. Bet, ja mēs skatāmies no tādas tas funkcijas, kāda ir šai zonai, tas ir samazināt emisijas pēc būtības, tad iespējams tam vispār nebūs sasniegts šis mērķis. Jo pašlaik, es te paralēli arī paskatījos, kas mums notiek ar tām eiro tām normām, pašlaik ir aktuālā, kas ir eiro 6D, droši vien, ka ir bijis ABC, es pieļauju. Pirms tam ar tam 6 kaut kādas versijas, un vismaz man mākslīgais intelekts saka tā, ka eiro 7 ir plānots iepazīstināt 25. gada jūlijā, kas ir šī gada jūlijā. Kas izklausās ļoti labi. Doma. Un eiro 7 ņem vērā ne tikai to, kas nāk no izpūtē, bet arī to, kas nāk no riepām un skatās uz ilgmūžību un mašīnas dzīves ciklu. Tā kā eiro 7 ir tāds lielais pārtaisīšanas priekš visiem emisiju standartiem Eiropā, un tam vajadzētu būt tādam pasaules līderim priekš emisiju standartiem. Bet ne par to ir runa. Ir runa par Rīgas zemo emisiju zonu, kas,
esošajos scenārijos, kas tika piedāvāti, no kuriem bija visstingrākais tāds, ka aizliedzam pilnīgi, nevis aizliedzam, bet uzliekam iebraukšanas maksu pilnīgi visām mašīnām, izņemot tām, kurām nav emisijas. Tas ir tāds vienīgais reālais, ja mēs gribam samazināt šajā zonā emisijas, jo, ja mēs runājam par jebko citu, tad mēs runājam par ļoti niecīgu daļu. Jā, es vēlreiz teikšu, ka man tāds palika sajūta, ka tās seminārs varēja būt Zoom sazvans vai atsūtīt prezentāciju. Kaut kā tā. Jo atkal, man šajās visās darba grupās, esmu vairākās viņās piedalījies šādos semināros, kur mēs pēc tam kaut kādās darba grupās strādājam, kaut ko tur izrunājam, prezentējam. Tā problēma ir tajā, ka no politiķiem reāli tur piedalījās pēc to, ka mēs gāja projām karu, un tad atnāca 2 politiķi, ja nemaldos, vai 1, un potenciālie politiķi, kas sēdēja un piedalījās zālē, tur bija kādi 2, teiktu, kas tiks ievēlēti visdrīzāk, ņemot vērā reitingus. Tam visam ir kaut kāda jēga tik tālu, kamēr tur ir kāds no politiskajiem, kas tiešām to lems. Jo tām darba grupām, kuras tiek iesaistītas sabiedriskās organizācijas un citas organizācijas, kuras tiek izstrādāt priekšlikums un vispārējo, tie priekšlikumi ir diezgan, manā izpratnē, bezjēdzīgi līdz tam brīdim, kamēr to nedzird politiķi, tie, kuriem būs jālem šis jautājums. Jā, bet toties cepuri no tiem, kas ieradās, jo tur bija tiešām varenas galvas ieradušās. Jā, tikai tas jautājums, vai šis, ko tur mēs visi kopīgi varam izdarīt, lai tas tiek aiznests līdz tiem politiķiem. Un ļoti bieži ir tā, ka tāpat jau tiek aiznests tā 1-2 versijas, kuras tie, kas ir izstrādātāji, šim sagatavo. Un varbūt politiķis nemaz nedzird tās idejas, kuras šajās darba grupās ir radušās un kuras varētu būt ļoti noderīgas. Tā viņš ir. Tā kā tas, laikam, ir tas bēdīgais, ka nekur tālāk mēs neesam tikuši. Bet pārnesīsimies uz kaut ko interesantāku, kas ir autosports. Pagājušā nedēļā, tajā pašā ceturtdienā, iemesls, kāpēc es aizlaidos ātrāk no šīs sapulces, bija tāpēc, ka Latvijas sportisti piedalīsies pasaules kausa elektroauto rallijā FIA Eco Rally 2025. Vispār liekas interesanti, ka ar to elektroauto un sportu, jeb autosportu, mums parasti elektroautom tik ļoti nesaistās ar autosportu, bet mēs redzam pēdējos gados tādu droši vien uzrāvienu, tā es viņu nosauktu, ne tikai tajā, ka mēs redzam šīs sporta pasākumus, bet mēs redzam kaut ko tādu interesantu un ekskluzīvu, piemēram, tas pats Renault 5, sportiskā versija, kas sasaucās ar to vēsturisko Renault 5 sportisko versiju. Un man liekas, ka šis... Un Hyundai izstrādā N-versijas saviem modeļiem. Jā, tas pats Ioniq 5N ļoti populārs ir, un viņš tāds ir daudziem, kas ir pārkāpuši no iekšdedzes un kas ir bijuši tāda sirdī dziļi sportiski. Viņiem, man liekas, tā ir tāda... gandrīz vai sapņu auto. Un tas, man liekas, rada to atkal varbūt piesaisti tiem elektroautosportam, un man liekas, ka tā ir tāda forša nākotnes solis, un tas, ka mūsējie piedalās, tas, man liekas, tāds ļoti ievērojami. Vēl tas ir ievērojami nevis tikai tādēļ, ka mūsējie piedalās, bet vispār šī ir pirmā Baltijas komanda, kas piedalās tieši šajā sacensībās. Bet man gribās uzsvērt, ka ar mūsējie tas tomēr, zin kā, mums kā kārtīgam latvietim prieks ir. Un vēl baltieši pirmie, mēs ielikām igauņiem, kas tā kā varētu pat teikt bišķi vairāk pazīstam kā rallī sportisti. Mūsu mūžīgā sāpe, ka igauņiem viss ir labāk. Jā, un tad mēs esam pirmie, kas piedalās. Viņi piedalīsies ar Hyundai Ioniq 6. Te ir jāizstāsta, ka tas nosacījums šajā rallija ir tāds, ka jāpiedalās nevis ar kaut kādām tur modificētām mašīnām. Iedomājamies rallija mašīnas. Katram mums galvā ir tas tur spoileri, tur kaut kā iekšā 2 krēsli, 2 kloķi un nekā cita nav. Tad šīm ir jābūt stoku mašīnām. Jā, šīm ir jābūt tādām mašīnām, kādas tu vari nopirkt salonā. Un viņi ir izvēlējušies tādu bāzes Ioniq 6, pat ir aerodinamiskie diski speciāli šādam nolūkam, jo sacensības šajā gadījumā nav uz to, kurš pirmais finišēs, bet te ir uz precizitāti. Tāds klasiskais rallijs, tā mēs viņu laikam varētu nosaukt vēsturiski. Tur vēl ir cits aspekts, ka ne tikai tev jābūt precīzam savā laikā, kurā tu finišē noteiktus posmus, bet arī beigās skatās, kāda ir efektivitāte. Un ne par velti tika paņemts tieši Ioniq 6.
Droši vien tā ir super laba izvēle. Ioniq 6 ir viens no tiem, kas ir gan efektīvs, gan aerodinamisks. Katrs, kurš varbūt tās nav saskāries to fórumu, var paskatīties. Ioniq 6 ir viens no tiem varbūt automodeļiem, kur es teikšu, you love it or hate it. Visdrīzāk. Bet no aerodinamikas viedokļa tā ir ūdenspili. Jā, absolūti. Tur, man liekas, gaisa pretestība viņai gandrīz vai nav vispār sajūta tāda. Tā kā mēs varētu teikt, sekosim līdzi, mēs sūtam vislabākos vēlējumus abiem mūsu, tā teikt, braucējiem, gan Krišānam Caunim, gan Edgaram Svencim, lai viņiem veicās, un mēs, tā teikt, sekosim panākumiem. Un arī droši vien, ka podkāstā šo pieminēsim un arvien vairāk runāsim. Nākamais posms jau ir šonedēļ īstenībā, 10. 11. Tā kā nākamajā epizodē mēs jau varēsim runāt par to, kā viņiem veicās. Jā, pirmais posms ir tagad Slovenijā. Tā, burtiski jāapstās. Tiešām tas jau ir pēc 2 dienām. Tad sekosim līdzi un nākamajā podkāstā sniegsim update. Jā. Un tajā pašā vakarā mums bija kārtējā Latvijas autobiedrības sapulce. Pilna diena. Sapulce, es teiktu, tas baigi tāds nopietns. Burziņš. Jā, mēs viņu esam nosaukuši pa meetupu, mēs viņu dažādus tos vārdus. Te ir tā interesantā lieta, ka autobiedrība reiz mēnesī, kas ir mēneša 1. ceturtdiena, veic šādas tikšanās, kas nav ne formāla sapulce, ne varbūt tur tāds grafiks tam tikšanās reizē nav. Tā ir tikšanās kādā no kafejnīcām, restorāniem vai kaut kur. Kur vienkārši domu biedri savācas kopā, lai kopīgi pavakariņotu. Jā, mēs parunājam par aktuālu, mēs parunājam par jaunajiem modeļiem, mēs parunājam par kaut kādām sāpēm, kādiem autoremontiem arī, kas katram ir aktuāli. Tieši tā. Ja kādam vajag tur, nezinu, tur Škodai atkal bija jauns updates, kas visu sabojāja, tad mēs tagad visi zinām. Mēs varam paturēt roku arī tajā brīdī, ja tas ir vajadzīgs. Tad katrs, protams, kaut kādu prieku parasti un tā, un tad, ik brīdim kāds ierodās, kurš vēl nav pat elektroauto lietotājs, kuram ir vajadzīgs tāds padoms, un kurš varbūt negrib to online vidē, bet grib klātienē, tā kā tas arī parasti ir tāds, forši, ka mēs varam arī atbalstīt tos topošos elektroauto lietotājus. Tieši tā. Un šajā gadījumā mēs atbalstījām, tā ir teikt, nevis topošos elektroauto lietotājus, bet tirgotājus. Jo izdomāja BYD pārstāvji ierasties arī pie mums, tiem viedajiem, un pajautāt viņiem interesējušos jautājumus, kas man likās ļoti superīgi no tāda pārdošanas perspektīvas, ka tu uzreiz aizēji pie avota un saproti, tev varbūt tās labāk patīk cita marka. Kāpēc? Tā kā ka viņi izpēta tiešām to potenciālo tirgu. Es vispār gribētu teikt, mēs laikam tam BYD esam daudz pieskārušies, tāpēc tas ir bijis tāds liels notikums Latvijas tirgu, ka ir prezentēti šie modeļi un ir labs importieris. Un tad es gribētu teikt, ka viņi ir ļoti aktīvi sākuši to savu darbu. Tas ir man pārsteigums, jo es gaidīju, ka viņi būs tādi pasīvie. Ka viņiem vairāk interesēs, labi, mums ir BYD, bet rekur mums ir arī BMW. Jā, un varētu teikt, ka viņi varēja, es arī droši vien gaidīju, ka viņi būs tādi, pat es ne tā kā tu teiktu, bet viņiem būs viens message. BYD ir tik liels, kurš pats sev pārdos. Bišķiņ cīniskā attieksme. Jā, bet redzam, ka tā absolūti nav. Viņi tiešām ļoti cenšas. Es varu teikt, ka viņi arī ļoti uztur komunikāciju. Viņi tur lūdz kaut kādu padomu, tas, ko es redzu ikdienā. Un ir ļoti interesanti. Drusku atgriezīsimies pie šī, bet es varu varbūt tādu tiltu saistībā ar Inchcape tieši, kas arī ir BYD importieris. Man šodien bija saruna ar Mazdu par Mazda 6e. Man solīja atsūtīt cenu lapu, jau ir gatava, vēl gan es neesmu saņēmis. Jā. Tas nav interesanti, ka tas nav tieši Mazdas izstrādāts, bet tas bija, kas tas bija, kaut kas Xpengs vai kurš tas izstrādāja to Mazdu? Viens no tīri pazīstamiem lielajiem ķīnieši, kas ir pārbrendots par Mazdu, un es teiktu, ka viņi izstāsta tiešām ļoti smuku. Man viņi ļoti patīk. Varbūt tās daži klausītāji par to iesmiesies, bet savus 20 gadus atpakaļ, kad es vēl gāju skolā, tad Mazda 6, kad es ieraudzīju uz ielas, man bija tāds, wow, šis ir smūgs dizains. Jā, es, protams, nezināju, kas tur ir apakšā, vai tur ilgspējīga tā mašīna vai nē, bet dizaina ziņā man bija tāds pirmo reizi, ka man bija, wow, es sevi redzu, ka es varētu ar šādu mašīnu kādreiz braukt. Tas ir līdzīgi, jo es tieši arī atcerējos Mazdu 6 kontekstā. Es drusku vecāks esmu. Un tā, man liekas, parādījās ap 2000. gadu sākumu, kad es
tikko bija sācis braukt jau ar mašīnu. Un tad tā Mazda 6 bija tāds, wow, rītīgi smuka. Un mazliet tas dizains vienmēr ir bijis. Changans izstrādā to mašīnu. Tā kā tas ir Changans, tikai ir tāds Changan automoto. Nu, neskot, auto, jā. Es nezinu, kurš tas pa modeli bija, bet tas ir relatīvi tāds vidēji lielais zīmols Ķīnā. Un tad demo mašīna būs uz jūniju, kaut kur vasaras vidus. Nu tā. Un cenu būs drīzumā, bet tas, ko es gribēju teikt par BYD, ka man tur nebija Mazdā neviena kontakta, un es biju vienkārši kaut kādā reklāmā atstājis, ka man interesē tas Mazda 6. Un tas pārdevējs man pazvanīja, un viņš uzreiz tā ļoti eleganti. Bet, ziniet, mēs tikko esam sākuši tirgot BYD. Varbūt jums interesē kāds no tiem elektroauto. Jo, zinot potenciālo Mazdas elektroauto cenu, īstenībā BYD būs labāks par to naudu. Jā, nu mazliet varbūt tas zīmola jautājums ir tāds spēcīgāks, bet man ļoti pārsteidz tieši tas, kā Inchcape visā savā tajā līmenī tirgo un uzreiz piedāvā to BYD. Jā, tā blakus pārdošana. Tas cross-sales principā sanāk, jā. Tā kā man likās tas ļoti interesanti un ļoti forši. Nu, vēl paturpināsim par dīleru spēku, jo viņi neslēpja, ka pirmajās 2 nedēļās, un tas ir vēl ieskaitot tās dienas pirms oficiālās prezentācijas, viņiem jau bija vairāk nekā 20 pārdošanas līgumi. Un tas ir uz vienu konkrētu modeli, Sea Lion 7, jeb Jūras lauva 7. Un es saprotu, kāpēc. Es dabūju izbraukt bišķi ilgāk nekā 1,5 stundu. Man iedeva uz vakaru un jādod bija no rīta. Un tā mašīna bija tiešām tāda, ka, kā tu Jāni teici, Mercedes EQE sajūta bija. Jā, tā man bija tāda pirmā asociācija. Es tajā prezentācijas dienas testa braucienos, ko braucu, man tas bija pirmā tieša asociācija. Gan izmērā, gan sajūtā, gan tehnoloģijās kaut kur, lai gan bija vajadzēs pateikt, ka ir potenciāli pārāks, gan tajā salona apdarē un tajā kvalitātē, kā šī mašīna ir uzbūvēta. Es teiktu, ka, ja tur uzliktu vienkārši Mercedes emblēmu virsū, cilvēks teiktu, wow, super, Mercedes beidzot saprot, par ko ir runa. Bet sācis taisīt pareizi elektroauto. Jā, jo es pēc sava testa ieraudzīju, ka tur pārdodas mazliet tots Mercedes EQE, paprasīja atslēgu, lai es iesētos salonā un saprastu to atšķirību, kāda ir. Un līdz ko es iekāpu iekšā, man bija tāds, ak, Dievs, Mercedes, tev ir vēl tik daudz ko mācīties. Tā sajūta bija pārāk krasa. Tu pieminēji, jā, ka tev no atmiņām pavīdēja EQE. Es tev piekrītu, jā, bet tajā brīdī, kad es iesēdos EQE salonā, man bija tāds bāds. Mercedes, mēs esam jau 25 gadus 21. gadsimtā. Kas ir tas, ko tu te piedāvā? Nu jā, un jāsaprot, ka tā cena par to Mercedes zīmīt priekšā, viņa ir reiz 2. Nu jā, un ja tu esi cilvēks, kurš skaita naudu, un jo bagātāks cilvēks, jo vairāk skaita naudu īstenībā, tad tev parādās jautājumi. Man tieši ir viens draugs, kurš taisās mainīt mašīnu, viņš brauc ar Škodu Enieku. Viņš jau kādu laiku kaut ko turp šurp, mēs tur kaut ko parasti aprunājamies, kas viņam interesē, kas neinteresē. Un tad es viņam tieši biju aizsūtījis tos pirmos BYD, un tad viņš teica, jā, ka tas zīmols tā un tā, bet ka viņš ir aizbraucis apskatīties, un viņš ir bijis ļoti pārsteigts, cik laba tā mašīna ir. Un viņš arī, kuram tur ir svarīgi varbūt tas zīmols kaut kādā ziņā, kur viņš sāk saprast, ka varbūt uz to nevajag koncentrēties, ka tā mašīna tiešām ir laba, jo viņš viņu ņems operatīvā līzingā, līdz ar to tev baigi nesatrauc tas varbūt potenciālā cena, kāda būs, tad jau skatīsies. Un šis ir viens no, tagad es domāju, daudziem būs kā forša opcija. Es pilnīgi piekrītu. It īpaši tagad šajos laikos, kad brenda lojalitāte ir viszemākā kāda bijusi vēsturiski, tad visiem brendiem būtībā ir jāspēj atšķirties un jāspēj pierādīt, ka viņu cena par to, ko tu iegūsti pretim, ir tajā augstajā līmenī. Un te man liekas, ka eiropieši guļ uz savām ausīm. Jāsaprot, ir tas, ka varbūt tas, mēs, protams, runājam par to ka zīmola lojalitāte ir zemā pasaules mērogā. Latvijā ir tās citas vērtības, vēl joprojām daļēji palikušas. Joprojām daudz šķauda par Hyundai un Kia. Es teikšu, ka daļai jau sākus ir viņus pieņemt vismaz. Vismaz uz ielas nesmējās par to mašīnu. Ka tas kaut kāds nesaprotams korejietis. Tad, pašlaik mazie un lielie Ķīnas zīmoli sāk palikt tajā Korejas līmenī. Man liekas, tāds ir tagad. Bet tas, kā mēs jau runājām par to, ka tas ir laika jautājums.
Kā jau viss šajā pasaulē, tas ir laika jautājums. Bet par laiku runājot, mums ir tā teikt sava pieredze ar baterijas degradāciju. Jo mēs daudz esam runājuši par to, vai atspēkojuši mītus par to, ka baterija tomēr nemirst uzreiz nost, nav ik pēc 2 gadiem jāmaina. Mums abiem ir diezgan ievērojama nobraukuma mašīnas, un tikko tā saņēma update, kurā var labāk aprēķināt, cik ir palicis pāri no oriģinālās veselības baterijas. Nu jā, bet caur to baterijas testēšanas režīmu tur viņš pasaka, ka viss ir ok. Nē, tas ir pirmais. Viņš tā pasaka pilno ietilpību, kas ir. Viņš tā vēl pirms tu veic to testu, viņš pasaka zaļš, dzeltens vai sarkans. Un tad, kad tu veic to pilno testu, tad viņš arī pasaka, cik tā tur ir kilovatstundas iekšā. Nu jā, es laikam to esmu iepriekš spējis arī nolasīt. Man ir pieslēgts tas komanders no Enhanced. Yeah. Un līdz ar to man tas baterijas dzīvīgums ar turieni ir bijis skaidrs, bet Kārlis savukārt caur Teslas oriģinālo, mēs runājam par Teslu, jā, mums abiem ir Model 3, abas viņas ir lietotas. Ar krietniem kilometriem. Jā, man drusku mazāks Kārlim, drusku vairāk. Tu jau drīz panāksi. Nu jā, man tur kilometri rodās diezgan daudz salīdzinoši varbūt ar tavu braukšanas apjomu. Un tas skaidrs ir tas, ka mēs runājam par 5 gadiem, par nobraukumu robežās no 130 līdz 200 tūkstošiem kilometru atkarībā tur mums vienam vai otram. Bet tev ir 20. gada modelis? 19. arī. Nu tad 6 gadi. 5 ar kaut ko. 4. gadi jau ir paskrējis. Jā, tā ir taisnība. Jā. Es tā automātiski. Man ir jūnijas ražošanas mēnesis, tā kā man jau tūlītās ir. Jā, man laikam bija bišķi vēlāk, un kaut kāds septembris bija, man liekas, es skatījos. Bet, pēc būtības tas neko nemaina. Jā, tad manai mašīnai noskrējiens ir virs 200 tūkstošiem. Es viņu saņēmu ar 203, un tagad ir 208. Un pēc maniem aprēķiniem, kas ir ļoti vienkārša matemātika, un paldies Jāni, ka izlaboja man pirmo kļūdu, tur, protams, reizināšana, dalīšana, un tev jāsaprot, kurš cipars kurā vietā iet. Un man sanāk, ka man pēc 208 tūkstošiem nobrauktiem kilometriem ir teju 90% no pašas baterijas oriģinālās ietilpības. Man ir man nobraukums ir mazāks, man kaut kāda 130 kaut kas tagad ir. Man jāapskatās 133, varētu būt 134 kaut kur ap to. Tad man tas nobraukums, man tas baterijas degradācijas līmenis ir ļoti līdzīgs patiesībā. Man arī baterija ir tuvu tiem pašiem ap 90%. Te ir jāsaprot tā gudrība, ko visi arī saka, ka lielākā degradācija notiek pirmajā posmā mašīnai. Jā, tas ir, ja mēs rēķinām gados, tad tas ir pirmais gads, ja mēs rēķinām kilometrus, tad tie ir pirmie 30,000 kilometri. Jā, es tieši tagad skatījos, un ģimenes otrajai mašīnai tā ir drusku jaunāka, tā ir kopš pagājušā gada jūnija, un tur nobraukums ir kaut kāda 15,000, laikam tas ir Volvo X30, un tur pēc kaut kāda viena no pēdējiem updatiem tagad pat rāda mašīna pati. Baterijas veselību, soku. Un viņi rāda reāli procentos, un tagad bija no 99,5 uz 99 nokrities. Nē. Jā, šausmas vienkārši. Šādi ekstrapolējot, tātad 15,000 nobraukums, 1% par 15,000 kilometriem, tad pēc 150,000 kilometriem būs 90% oriģinālā ietilpība. Principā tā arī visdrīzāk būs. Tik tas kritums droši vien nebūs tāds lineārs. Tas nav lineārs, viņš ir eksponenciāls ar tendenci mazināties kilometriem pieaugot. Izteikti pie tam mazināties. Jā, līdz ar to būtu plakans pēc 100,000 aptuveni. Jā, un tā es pieļauju, ka arī ir, un tāpēc mums ar tevi mašīnām, lai gan viņas ir nobrauktas atšķirīgus kilometrus, realitāte ir ļoti līdzīga. Es kaut kad esmu skatījies par sev mašīnas uzlādi proporcionāli, man laikam sanāca, ka lēnā ACU uzlāde bija kaut kāds 1:4 bija ātrāk pret lēno vai 1. Tad ātrāk ir vairāk? Mazāk, jā. Vai 1:3, un tās proporcija bija kaut kur tajā, ka sanāca laikam bija 20% kaut kur, varbūt 20% bija pret kopējo uzlādes kilovatstundām, cik ir uzlādēts ātrajā. Līdz ar to tā baterija jau man arī diezgan tā it kā taupīta, bet jāsaprot, ka laikam Tesla ir viena no tām, kas visgudrāk baterijas menedžmentu nodrošina tieši temperatūras ziņā. Un tā temperatūra ir tā, kas to bateriju beidz nost izteikti. Jā, un lai arī ko teiktu, bet
Tesla taisīja šīs mašīnas kā elektriskās mašīnas, kad baterijas veselība un tās izturība ir primārais. Un tad visa programmatūra, kas saistās ar uzlādi un izlādi braukšanā, ir pakārtota šim. Protams, iegūstot pēc iespējas vairāk. Un ja mēs sākam runāt par miljonus kilometru baterijām, daži jau to ir iespējuši ar vecajiem prietam modeļiem, un Teslas white paper, es nezinu, kā latviski tas īsti ir, bet pētījums, kur publicēja, parādīja, ka viņu baterijas jau 22. vai 23. gadā tehniski spēja miljonus kilometrus veikt. Un tas ir līdz 80% degradācijai. Tas ir 20% degradācija, 80% joprojām ir no oriģinālās kapacitātes. Tas nozīmē, ka faktiski, ja tev neinteresē, ka tev pazuduši 20% vai 20% mazāk tu vari nobraukt ar vienu uzlādi, tad tu turpini tik braukt, un tev jāsāk domāt par karkasu. Nu jā, tieši tā, un tas ir kaut kādi tie motori jautājumi parādās. Mēs zinām slavenos Model S, kas ir nobraukuši milzīgas attālums, kuram tur motori var mainīt cik reizes. Bet, nu jā, te ir kopējais tas jautājums, ka tagad arvien vairāk šie elektroauto ir jau līdzīgi Teslai, jāsaka tā, un sāk jau iet kļūt labāki par Teslu. Atkal tas pats BYD, mēs atsaucamies, tas ir ražotājs, kurš ir nenormāli R&D iegrūdis tieši elektroautomašīnu attīstībā. Un es domāju, ka ja mēs skatāmies tajā 18, 23, 24 gada posmā, tad mans tas personīgais viedoklis ir tāds, ka Tesla bija tāds pionieris un labākais un attīstītākais tieši no tehnoloģiskā viedokļa. Es nerunāju tur varbūt tās par kaut kādiem citiem jautājumiem. Bet paneļu gapi. Bet atkal nav jau viss tik slikti. Un tas tāds kopējā tā. Tas pats Mercedes jauns bija iedots uz testu, un es paskatos, mēs sūdzamies, ka Tesla ir tie paneļu gapi vai kaut kāds nobrīdis. Tur Mercedes svaigsi. Man tam tajos lielajos gadu testos bija, mums arī bija MQA, tas man liekas, ka bija pat, viņš bija ar koku paneli pasažieriem priekšā. Un es braucu ar viņu, kaut kādos brīžos tā kā iečīkst. Tas ir jauns Mercedes. Man Mercedes ir manas bērnības atmiņā, tāda augstākā pilotāža. Tāds etalons, well built, kā ir jābūt automašīnai. Un tas kaut kāda skaņa man tur nāk. Un es sāku vienkārši spaidīt to visu paneli. Tur taustīt. Kas ir? Un ir tas lielais panelis, kas ir blakus pasažierim priekšā. Viņš ir liels koku panelis. Un tu viņu spaidi, un viņš staigā pa kaut kādu puscentimetru. Un tur tā skaņa rodas. Puscentimetrs ir baigi daudz. Jo viņš ir liels, viņš ir ļoti plats. Un man liekas, tas bija EQA. Varbūt tas var modeli tur skjauts, bet tas bija Mercedes, un es viņu spēju, diezgan viņam liela tā, latviski lufta saucamā, un es varu, ka tur tā skaņa rodas. Un man liekas tā, ka, Haidī, Mercedes, 120,000 mašīnu, come on, nevar tā būt. Vai ne? Un atkal par to Teslas, plastmasīgumu un kvalitāti, tās leģendas, protams, ir lielas. Tā, kad cilvēki iekāp tajā Teslā, tad man daudz vispār ir bijuši pārsteigti, ka taču viss tik slikti, tas panelis ir normāls, viss tur ir ok. Jā. Tas ir dīvaini kečups pečuka eksperta viedoklis. Un es gribētu izteikt tādu atrunu, ka es neesmu Tesla kaut kāds absolūts fans. Es Tesla nopirku, tad, kad es viņu nopirku ar to domu, ka lai man ir pieredze, kā ir, vai cik slikti ir, vai kaut kas tāds. Tā bija tā mana izpratne, kāpēc mēs vajag nopirkt Teslu. Jā, mani gan dēvē par Tesla fanu, lai gan es vienkārši elektroauto jomas fans. Un gadījās tā, ka Tesla bija un joprojām ir starp līderiem, inovators noteikti, un tad nav tā, ka es aizstāvētu katru viņu lēmumu, kā teiksim, es domāju, parkošanās sensorus, tos radariņus vajadzēja atstāt, nevis paļauties pilnīgi uz kamerām, vai arī es uzskatu, ka tas pašbraukšana un ietriekšanās sienā ar kamerām ir viltīgāk nekā ar sensoriem. Nav tā, ka es aizstāvēšu Teslu. Tāpēc mēs varam gan pateikt to labo, gan to slikto. Bet šoreiz pie labā es pieķeršos, ka Eiropā tiek runāts un visdrīzāk arī atļaus pieskatītu full self-driving, ja pašbraukšanu. Tieši Tesla tagad eksperimentē pa Amsterdamas ielām. Jau bija video, kas bija no Eiropas autoritātēm, kā viņi testē šo pieskatīto pašbraukšanu. Un te rodas jautājums, kurā brīdī Teslai dos šo atļauju. Jo ja iedos Teslai šo atļauju,
kā mēs varētu salīdzināt to pašu vāciešu autobūvis, kur uz 30 km/h pa autobānu tu drīksti braukt. Nu, te sāksies tā spēle, kur, nu, es negribētu tā teikt, bet atkal Tesla ir inovators un pārējiem ir jāspēj noķert. Nu jā, bet jāsaprot jau, ka citi arī pie tā strādā, un Tesla no viena gada Tesla bija pat pirmā, kas izteikti to sāk attīstīt. Pārējiem ir tur zemākas tās kategorijas, jo tur bija kaut kādas... Ir 5 līmeņi. 5, jā, laikam bija, man liekas 4, bet laikam 4 bija tas reāli. 4. bija pēdējais, kas tad strādā, 5. ir... No 4. ir tā, ka ir šis, tu pieskati, bet mašīna īstenībā pati brauc, un ja vajag, tu vari nospiest pedāli. 5. līmenis ir nav stūri, nav pedāli. Jā, tas ir, nu, tipa robotakses potenciāli. Jā. Bet, jā, es pie šī visa turos ar tādu vieglu skepsi, ar visu to, kas saprotu, ka izcilā scenārijā, ja visas mašīnas braukt pašas, viss būtu kārtībā. Jā. Mums tiktu ievērot ceļsargas noteikumi. Mums potenciāli pat nevajadzētu luksofors. Jā, jo viņi būtu virtuāli vienkārši tajā brīdī pēc būtības. Bet mēs saprotam, ka tas nenotiks ne jau pie mums, pat tas nenotiks kaut kādā ideālajā pasaulē, tuvākos. Es gribētu teikt, mūsu dzīves laikā nenotiks. No šajā 10 gadē noteikti ne. Es domāju, ka mūsu dzīves laikā reāli nenotiks. Tāpēc, es atkal būtu optimistiskāks. Es varbūt esmu bišķi jaunāks par tevi. Tu ceri, ka tu daudz vairāk nodzīvos, bet tagad pareiķinām. Nu, pašlaik vēl pilnā jaudā tiek ražotas nekādas automašīnas, kurām nav, mēs nerunājam par vispār iespēju, par kurām pat nav kruīza kontrola daļa no automašīnām. Tu no tāda aspekta, ka 100% autopēc būs pašbraucoši. Tas izcilā pasaule, kurā tev viss notiek droši, un tas nozīmē, jo es teiktu, ka ar tādu pašbraucošu automašīnu kopējo sistēmu letalitātei ceļsargas negadījumos būtu jābūt 0, kas būtu izcili. Traumām arī būtu jābūt tuvām 0. Protams, ka var tur kaut kas sanākt pēkšņi, bet pat tam nevajadzētu būt. Principā, tas... Nē, nu, koks uzkrīt virsū. Nu... Jā, nu kaut kas tāds ārpus varbūt automašīnas tiešās vadības. Ārkārtas situācija būtībā. Jā, tad... Līdz ar to tas būtu tas foršais sasniegums. No otras puses, man, protams, negribētos, ka man atņem to stūri, kur es grozu, un ka man tā sajūta. Jo man tā braukšana ir tā tad forša sajūta. Es domāju, ka tā nākotne virzās līdzīgi, kā mēs tagad diskutējam par bezemisiju zonu. Tā drīzumā varēs diskutēt par bez šoferu zonām. Kad šajā, teiksim, tā ir dzīvojamā zona, un tu nedrīkst iebraukt kā cilvēks iekšā tur nemaz. Tev ir jābūt pašbraucošam. Atgriežoties pie tā, ko mēs runājam par to pie mums situāciju. Nē, nu, protams. Tad, ja mēs nespējam, man liekas, kuru jau, es teikšu, kādu 8. gadu pieņemt zemo emisiju zonu. Jā, nevis bez emisiju, bet vienkārši zemo emisiju zonu. Nezinu, kāds 8. gads, man liekas, 10. gads jau tūlīt tas būs. Ušakovs jau par to runāja diezgan aktīvi. Ušakovs bija tie pat 2 pētījumi uztaisīti, kas bija tāds pirmais solis, izstījās, kaut kas notiks. Un tad to visu paslaucīja kaut kur zem dīvāna un aizmirsa. Un tad, ja mēs nevaram ieviest zemo emisiju zonu 10 gadu laikā, mēs tagad tikai to jautājumu sākam atkal aktualizēt, tad es domāju, ka tā Latvijā tāda bez vadītāja braukšanas zona būs pēc gadiem 40, 50, kas, diemžēl, attieksies tik uz mūsu bērniem. Nu, es vēl ceru, tad būtu apkārt. Es tāds vecs onkulis tagad tikko pateicu. Nu, jā, tas, ka tu varbūt būsi, bet tas jau būs tas brīdis, kad varbūt tās atkal no otras puses, es tikko pats sapratu, ka tas būs brīdis, kad tev būs vienkārši jātiek līdz tai mašīnai un tu tāpat visur varēsi aizbraukt, jo tev vairs tavu veselību nebūs svarīga. Labi, kaut kā mēs, man liekas, es baigi pesimistiski. Es vēl ātri piebildīšu, ka šajā sakarā tā attīstība notiek ātri, bet nevienlīdzīgi. Ja mēs, teiksim, runājam, jā, Amsterdamā tur testējas, par Rīgu nav dzirdēts, ka testētos. Un, ja apstiprinās Amsterdamā, nu tad ar laiku tas tik un tā nonāks līdz Rīgai, Jelgavai, Daugavpilī. Vienalga, kaut vai pateiks, ok, bet to nedrīkst pilsētā. Tas ir jādara ārpus pilsētas. Ok, viss fine. Te es atkal būšu tas, kurš es parasti neesmu. Es nekad pie ceļsatiksmes noteikumu ievērošanas, pie negadījumiem, es esmu tas, kurš nekad nesaka, ka vainīgi ceļu infrastruktūra. Es saku, ka vainīgs vienmēr ir vadītājs, jo ceļu infrastruktūra mums ir pilnīgi normāla, lai normāli brauktu. Ja mēs ievēram ceļsatiksmes noteikumus, ja mēs ievēram... Un mēs redzam zīmes. Jā, tieši tā. Un ja mēs ievērojam cieņu vienam pret otru, tad viss ir kārtībā.
Bet pašbraucošajai mums ir liels jautājums par ceļu infrastruktūru, izteikti par horizontāliem apzīmējumiem, joslām. Un zīmju beigām. Mums ir šī dīvainā situācija mūsu valstī, kad mums nav zīmes, kas pasaka, ka viņas beidzās, bet mums ir krustojums. Un Eiropā pārsvarā tā nav. Līdz ar to tā ir tā problēma, ko saskarās daudz, kas izmanto aktīvi kruīza kontroli, tur adaptīvo kruīza kontroli. Parasti to nav pat svarīgi, bet tā kruīza kontroli, kur lasa tās zīmes, pat ne kruīza kontroli, vienkārši kas lasa zīmes. Jā. Un kad tu brauc, un tu varbūt izbrauc tur to zonu 50, un tev viņi turpina rādīties diezgan ilgi, jo mums nav bijusi tā cita ceļa zīme, vai tas, ka ir beigušies šī zīme. Jā, man nesen bija pieredze braukt no Ventspils uz Rīgu. Es toreiz braucu ar Volkswagenu, ID7, un vienu brīdi parādījās zīme 70. Es neatceros, kurš tas posms bija, bet tuvāk Ventspilī nekā Rīgai. Un man vēl 10 km rādīja, ka ir 70 atļautais. Par laimi, tai mašīnai tu vari pateikt, hei, brauc kruīzā uz 90, bet, ja būtu stingri tāds, ka ne vairāk kā 5 km virs atļautā, tad tur es vilktos uz 75, ja es paliktu kruīza kontrolē. Tu vienkārši spiestu pedāli visdrīzāk. Jā. Diemžēl. Tā ir tas, kad atļauj virs, bet man regulāri daudzus gadus bija, tā, kad brauc uz Jelgavu, kad tu brauc nevis pa apveceļu, bet uzreiz caur pa to taisno, kas tur sanāk Ozolnieki, jā. Pirms Ozolniekiem gandrīz uzreiz pēc dzelzceļa pārbrauktuves ir zīme 70, un es ļoti ilgi tur neredzēju krustojumu, kurš atceltu. Man vajadzēja kādus 3, varbūt 4 gadus tur braukt diezgan regulāri, lai es ieraudzītu to krustojumu, jo līdz tam es vienkārši skatījos, no otras puses tā zīme 70, tad jau atceļās. Tā kā arī priekš cilvēkiem mūsu krustojumu nozīme nav īpaši saprotama. Jā, atkal tev jāsaprot, kurš ir krustojums, kur ir blakus teritorija. Mums tādas šoseis ir grūti saprast, vai tā ir blakus teritorija, kura neatceļ ceļa zīmes darbību, un kurš ir krustojums. Bet šis jau mēs tādā, man liekas, mēs sākam novirzīt. CSDD eksperti būtu jāpiesauc par šo padiskutēt. Man gribētos, lai būtu atceļošās zīmes ārpus apdzīvotām vietām vismaz. Jo, teiksim, pilsētvidē ir diezgan ātri krustojums, un viss tā kā salīdzinoši skaidrs. Vismaz priekš cilvēka. Bet atgriežoties pie kaut kādiem nākotnes vīzijām un tejas biezumu redzējumiem, ir tāds XA pētnieks, kurš pēta katra tirgus elektrifikācijas ātrumus. Un viņš šajā svētdienā, tas ir pirms 3 dienām, analizēja Latvijas elektroauto tirgu un nonāca pie dīvainas situācijas, ka Latvijas elektroauto tirgus starp jaunajām mašīnām joprojām ir attīstības stadijā, un modelis nespēja pārskatāmā nākotnē prognozēt, kad būs 100% elektroauto, vai virs 90%, kad jau tā kā tiek uzskatīts, ka tirgus ir iekarots. Un plug-in hibrīdiem ir ļoti liels izrāviens. Bet kas šajā visā ir interesants? Viņš pieķērās lietoto auto datiem. Un tur gan varēja izzīmēt, kāda ir nākotne, kurā brīdī ir 100% elektroauto tirgus. Kas man liekas pilnīgi neiedomājami jebkurā citā valstī, ne jebkurā citā, bet tādās nobriedušās auto tirgus valstīs kā Vācija un Francija, ka šeit mēs nespējam pateikt, analītiķis nespēja pateikt, kurā brīdī būs 100% elektroauto tirgus priekš jaunajām mašīnām, bet spēja pateikt, kurā brīdī tas būs priekš lietotajām mašīnām. Bet tas ir tā interesantais faktors, ka mēs esam tā otrreizējā, trešreizējā tirgus valsts. Jā. Tā ir tā mūsu ekonomiskā situācija. Tā ir bijusi arī kaut kur mūsu tā izpratne par to, ka mūsu cilvēki globāli izvēlās varbūt tādas lielākas, prestižākas automašīnas, nevis alternatīvu jaunu, vienkāršāku, kas būs tāda centrālās Eiropas vidējā izvēle. Jo mums gribās tur, būt kaut kādiem smalkākiem, tā varētu teikt. Jā, un ja mēs skatāmies tīri pēc viņa prognozētās līknes, tad 35. gadā 90% no lietotajām automašīnām būs elektriskās. Un teju 100% 39. gadā. Un tajā pašā laikā šī līkne priekš jaunajām mašīnām 35. gadam sola tikai 40, ne pat mazāk procentus, 38%. Un 39. gadam sola 50% elektriskajām mašīnām.
Tas, kā viņš to pasniedz, šis analītiķis Raffle, tā arī viņam ir atzīme Le Raffle ar 2 F, saka, ka Latvijā lietotajām mašīnām ir daudz nozīmīgāks tā vērtība, ko tu iegūsti par naudu, nekā jaunajām mašīnām. Un tur viņš teica, ka īstenībā attīstība ir vēl straujāka, ja mēs skatāmies to tendenci. Šobrīd, ja es ņemu to vēsturisko, arī visu reģistrācijas no 2015. Gada, bet, ja parēķinātu tikai no 20. gada, tad tā tendence īstenībā saka, ka ir daudz labāk priekšlietotājiem. Nu, bet tas jau arī tas, ko mēs redzējām pēdējo ceturksni pagājušā gada. Tas uzrāviens bija milzīgs. Un gan automašīnu skaits, gan arī pa modeļiem pamainījās. Līdz ar to mēs varam runāt par to, ka tiešām tirgu ļoti daudz nāk iekšā. Un te ir svarīgs jautājums gan atbalsts no valsts. Milzīga daļa no šī. Un mēs saprotam, ka tas atbalsts ir daudziem pašlaik ir tas droši vien jāpiemina. Es daudz kur dzirdu to stresu, ka, ja pastāv Ekī mājaslapā, ka tas atbalsts ļoti sarūk, ka tas ir palicis pieejamais finansējums. Jā, bet cilvēks to uztver, ka atbalsts tūlīt beigsies. Jā. Tā ir tā problēma, bet mēs droši vien varam teikt nomierināt, ka noteikti valsts redz atbalsta turpinājumu. Varbūt būs nelielas izmaiņas kaut kādā tajā rāmī. Prasībām pret mašīnu. Bet normāli cilvēki, normāli elektroauto atbalsts turpināsies. Jā, valdība vēl nav oficiāli, ja ministrija vēl nav oficiāli par šo ziņojusi, bet tā neoficiāli ir teikusi, nauda būs, neuztraucieties. Tāpēc kā pagājušajā gadā tur kaut ko tur stresoja par to, ka nauda nav iztērēta, bet termiņi tuvojas un hops pāris dienas pirms termiņa beigām pagarināja. Tā arī visdrīzāk būs līdzīga šogad. Varbūt būs kaut kādas nelielas, varbūt viņas nebūs uzreiz, bet kaut kādas nelielas tehniskās izmaiņas būs, bet tas neskars to kopējo situāciju noteikti. Tā, vispār jau man liekas, ka mēs diezgan esam ieskrējušies. Jā. Ko mēs vēl? Mēs bijām atzīmējuši kaut kādas pāris tēmas, kuras pārrunāt. Vēl bija tāda lieta, ka es visus aicinātu paskatīties raidījumu Tavs auto pēdējo, kur es piedalījos saistībā ar Lincoln Co., kas arī ir viens no šiem ķīniešu zīmoliem. Lincoln Co. ir saistīts ar Geely grupu, kas ir viena no lielajām automašīnu ražotāju grupām. Tas ir tehniskais dvīnis Volvo. Jā, visu Geely grupu, tas ir tā skaitā Volvo. Un tas Lincoln Co. 02, kas bija viens no 2 automašīnām, ar kurām es tur braucu, tas ir tehniski, tas ir tas pats Volvo EX30, tas ir Zeekr X, tas ir Smart #1, tātad Polestar uz 4 laikam bija, jā. Tas gan Polestar 4 no šī visi ir tāds vairāk brālēns, es teiktu, bet tie pārējie visi ir tiešie brāļi. Līdz ar to man tā pieredze bija ļoti laba, un es pat zinu mums no mūsu draugiem un paziņām, kas ir tieši saistīti ar elektroauto, jau pāris skatās uz to Lincoln Co. kā savu noteikti nākamo auto, un tiem, kas nav pamēģinājuši, es ieteiktu uz mūsu motors aizbraukt un pamēģināt. Šeit arī tā runa ir par brenda atpazīstamību un uzticamību. Jā, un par to, ka tu par šo varbūt drusku labāko cenu, kas ir labāka par Volvo savu procentu, 20 līdz 30, kā mēs to rēķinam, tu tiešām vari iegūt ļoti lielisku auto. Tajā raidījumā arī principā par to tiek runāts. Es nepieskaršos tam 01 modelim, kurš ir plugins. Plugini manā galvā ir tāda drusku, varbūt pat nesaprotama kaut kādā brīdī tehnoloģija. Es saprotu, ka ir tā daļa cilvēku, kuriem vajag to drošības sajūtu, ka tu neesi gatavs vēl nopirkt elektroauto, bet ka tu vēlies jau elektrificēties, un tad tev ir tas motors, ar kurš tev, ja kas, varēs tev pavilkt tālāk. Bet tas 02 tiešām bija ļoti labs, un es varu salīdzināt tieši ar Volvo EX30, ar kur es pietiekami bieži arī braucu. Ļoti līdzīgs, kvalitatīvi nostrādāts tas Lincoln Co. ir, un dizainiski man ļoti patika. Man gan salons patika, gan arī ārējais dizains. Plus tam arī ir ļoti labs dīleris, tas ir mūsu motors, kur gan ar servisu būs viss kārtība, gan ar tehniskajām lietām. Tā kā aicinu paskatīties raidījumu. Ja ne pašu mašīnu. Jā, bet es teiktu arī tiem, kam ir interesanti, noteikti aizbrauciet, apskatīties arī pašas automašīnas. Jā, un es domāju, varbūt to, ko mēs šeit bijām ieplānojuši kā vienu no pēdējiem tematiem, mēs tad atstāsim uz nākamo epizodi.
kur es arī teiktu, lai paliek tāda tā kā intriga, ja? Kas mums bija vēl plānots šodien? Nu, mums jau bija, es tagad skipošu tos pēdējos 2 tematus, kas mums tur bija plānoti, bet es gribu vēl pieminēt to, ka es šovakar jau lidoju uz Oslo, lai būtu EV samitā, kas ir, es teiktu, viens no nozīmīgākajiem elektroauto fórumiem visā Eiropā. Un tad es ziņošu, kā tur gāja, kas bija interesanti. Es esmu sev pielabājis kādas 5 diskusijas. Es ceru uz visām paspēt, un vēl, protams, tur ir pilns ar standiem un izmēģinājumiem. Un nesīšu savas vēsmas, piesakojiet man, lai zinātu vairāk savā izvēlētajā platformā. Un tad, protams, atkal atgādināsim, ka mums ir ļoti labs WhatsApp kanāls, mums ir Facebook, kur ir runājam visu par elektroauto, kā arī izteikti atkal pareklamēsim mūsu Discord serveri, kurā ir ļoti forši sadalīts pa tēmām. Tā ir kvalitatīvas sarunas, gan padomi, gan pieredze, kur var, tā teikt, ja jums interesē, es nezinu, piemēram, Volvo, jums nav jālasa par Volkswagen un Škodu, un viss ieteiktu pievienoties kādam no mūsu kanāliem, ja nezināt, kā atrast, sazinieties ar mani vai ar Kārli. Vai arī ieiet uzlādās.lv un labajā pusē, ja jūs ejat no datora, tad labajā pusē gandrīz pašā apakšā būs Discord emblēma, spiediet uz tās virsū un pievienojieties. Ja jūs ejat no mobilā telefona, tas nozīmē ieiet uzlādās.lv un vienkārši gandrīz līdz pašai lapas apakšai aizskrulējiet. Paldies visiem, kas noklausījās. Daži jau mums ir pieteikušies uz kārtējo digitālo cepumu, kur bija noklausījušies jau kārtējo epizodu un vienā, tā teikt, rāvienā. Jā, tā kā, ja jūs esat noklausījušies vienā rāvienā, esat pelnījuši dubultu cepumu, bet ja vairākos, esat vienu cepumu tikai pelnījuši. Un paldies visiem par klausīšanos. Tiekamies pēc nedēļas. Tiekās!